Nu, lūk, un tātad oktobrs būs enerģētiski arī ļoti, ļoti spēcīgs mēnesis arī ar nodarbībām, kuras mēs jums piedāvāsim. Un par to jau šovakar tad mēs arī vairāk pieskarsimies katrs pasniedzējs un būs ļoti interesanti. Mēs saslēgsimies un paslēgsimies, jo mēs esam pie viena datora, pavisam 4 pasniedzēji, tātad būs interesanti. Vairāk es neko jums pašlaik nevaru pateikt. Nu, lūk, un tātad šovakar mēs sāksim mūsu tikšanos ar sen gaidītu notikumu, ar sen gaidītu notikumu dzīves elpā, tātad ļoti, ļoti sen. Es domāju, ka ikviena sieviete, kas kaut kur nedaudz ceļojot dzīves elpas mājaslapā ir sastapusies ar kursu Es laimīgi esot sieviete, izlasot šo te informāciju par šo kursu, jums viennozīmīgi ir radusies interese un droši vien, kad ir jautājumi, kas tas tāds par kursu un kāpēc viņš nav, vai kāpēc viņš ir un kur viņā var pieteikties un kad viņš notiks un tā tālāk un tā tālāk. Nu, lūk, un nu ir pienācis rudens, kad mēs esam visi atgriezušies no vasaras baudīšanas, no vasaras piedzīvojumiem, un lai mazliet vairāk atkal pabūtu ar sevi, iemīlētu sevi, saprastu sevi kā sievieti, un ieklausītos sevi, un varbūt tās pat ļoti daudz ko savā dzīvē mainītu, lai mūsu visapkārt mīļie mūsu, kurus mēs tik ļoti mīlam, lai viņi mūs iemīlo vairāk un novērtē kā sievietes vēl vairāk. Un tieši tāpēc oktobrī mēs sākam šo te fantastisko Ingūnas Dadeikas kursu Es laimīgi esot sieviete. Un šis kurs tik tiešām, es domāju, tās sievietes, kas ir šo kursu jau izgājušas, ka viņas viennozīmīgi var teikt, jā, tas ir tas, kas man bija vajadzīgs, tas ir tas, kas man palīdzēja vēl vairāk sevi novērtēt, vēl vairāk justies kā sievietei, kā dievietei. Un daudzas droši vien ir arī pamanījušas, kad viņu dzīvēs ir mainījušās attiecības gan ar mīļoto cilvēku, gan ar attiecības ar bērniem un citiem tuviem mīļiem cilvēkiem. Tieši tādā mirklī, kad viņas ir sapratušas, ka pats svarīgākais ir būt laimīgai pašai sievietei. Nu, lūk, tāpēc es vairāk daudz nekavēšos. Un šeit būs tas mūsu interesantais moments. Es vairāk daudz nekavēšos un es aicināšu Ingūnu Dadeiku pie ekrāniem. Un līdz ar to mēs nekādīgi nevaram šovakar savādāk samainīties, kā vienkārši es jums tagad uz mirklīt atslēgšos un tūliņ Ingūna jums pieslēgsies un pastāstīs pat par šo te brīnišķīgo kursu, kurš sāksies ar 1. oktobru. Tā kā ļoti, ļoti jauki, ka 1. mēneša dienu mēs iesāksim ar šādu te fantastisku kursu. Labi, es jums saku uz mirkli tā un dodu vārdu Ingūnai. Labvakar, vai mani dzird, vai mani redz? Es esmu pie cita galdiņa, pie cita datora un pati jūtos, kā gandrīz vai būtu cita es. Mans vārds ir Ingūna Dadeika, un es šodien esmu ciemos pie Evas ārkārtīgi brīnišķīgā piedzīvojumā, ārkārtīgi brīnišķīgā kompānijā un ārkārtīgi brīnišķīgā enerģijā. Un man liekas, ka tas nekas nav tā kā nejauši, jo šis ceļojums noteikti arī iedos krāsas, iedos vēl enerģiju arī manam oktobru kursam. Es laimīgi esot sieviete, jo šis kurs vienmēr man ir ļoti īpašs. Ne tikai dalībniecēm, arī man viņš ir ļoti, ļoti īpašs, un es esmu ļoti, ļoti priecīga, ka tagad atkal beidzot septembrī mēs tiksimies ar visām tām brīnišķīgajām dāmām, sievietēm, jā, un kāpēc gan ne dievietēm. Un par šo te kursu Eva jau ļoti, ļoti skaisti izstāstīja, bet lai būtu tāds vairāk priekšstats, tad, jā, šis te kurs notiek internetā, notiek webināru veidā. Tajā pat laikā šis te kurs ir tāds, kurš ir ļoti, ļoti intīms, ļoti, ļoti spēcīgs. Un faktiski visas tās, kuras ir šajā te kursā, visas
patiesībā sakot, šis treniņš, šis kurs notiek ne tikai kā oktobrī viņas būs sestdienās, 4 reizes mēnesī, bet viņš notiek visu mēnesi. Ne tik vien tāpēc, ka šis kurs ir arī ar tādiem mājas uzdevumiem, tā kā mājas darbiņiem, ja, uzdevumiem, ieteikumiem starp šīm reālajām tikšanās reizēm webinārā, bet tāpēc, ka šī enerģija, šīs pārmaiņas, viņas iet no nodarbības uz nodarbību, no nodarbības uz nodarbību. Un viss šis mēnesis var būt tiešām ļoti brīnišķīgs mēnesis, lai sagaidītu daudz vieglāk, daudz priecīgāk, daudz sievišķīgāk tos ziemas mēnešus, kurus mēs saucam par tumšajiem, grūtajiem un tā tālāk. Mēs speciāli, paldies Lāsma par jautājumu, mēs speciāli ielikām oktobrī sestdienās šīs nodarbības, jo līdz šim mums vienmēr bija viņas darba dienās, un tad mēs vienmēr sastapāmies ar lietu tādu, ka vai kāpēc tā es nekādīgi netieku. Mēs šīs dienas tad šoreiz pamainījām, varbūt, ka sestdiena kādam šoreiz būs tā, beidzot es tieku. Bet kāda ir atšķirība varbūt no tiem ierastajiem webināriem, kādus jūs esat līdz šim baudījuši dzīves elpā, ir, ka šis ir webinārs, šis ir nodarbību cikls, uz kuriem es ļoti gaidu jūs klātienē. Jo ierakstu nav, ne audio, ne video veidā. Ir tiešām jābūt klāt, jo mēs darām reālo darbiņu reālajā laikā. Un darām to viegli, darām to, es pat teiktu tā, ka gandrīz nemanāmi, tā kā sievietes to dara, gandrīz nemanāmi, un pēc katras nodarbības, tad, kad tu atvērsi savas istabas vai tās vietas, kur tu būsi durvis un iziesi tur ārā pie savējiem, pie savas ģimenes, pie saviem mīļajiem, tu jau būsi cita. Un viņi tiešām tajā pat mirklī, tev iznākot no istabas, varēs sajust, redzēt, ka tu esi cita, ka tu esi daudz starojošāka, ka tu esi daudz pārliecinātāka par sevi kā sieviete. Tu esi viegluma un sevis svinēšanas pilna. Un šis vārds sevi svinēt ir ļoti raksturīgs tieši šim kursam. Mēs patiešām svinam sevi kā sievietes. Es daudz nevaru pastāstīt, jo šis kurs ir ļoti noslēpumains. Tāds viņš ir speciāli veidots, jo tā ir vēl viena sievietes īpašība, noslēpums. Ja? Un tāpēc mūs mīl, un tāpēc mūs nesā uz rokām, jo mēs esam noslēpums. Tāds arī šis kurs. Tātad paši galvenie punktiņi, lai tu varētu sagatavoties šim kursam, ir tātad sestdienās tajā laikā, kad ir kurs, esi lūdzu klāt. Tad, kad tu pieteiksies, tev būs īpaša vēstulīte par to, kā tieši sagatavoties, jo tas būs īpašs sagatavošanās process arī šim kursam, kuru tu šoreiz veiksi savā galā pie sevis, savā mājā, savā vidē. Atvēl šim vakaram 2,5 stundas, tiešām tikai sev, tātad vēlreiz ieraksti nebūs. Gaidām tiešām klātienē, izvērtē, vai tu varēsi būt visās 4 nodarbībās, jo kurs ir progresīvs. Tā kā mēs ar pirmo nodarbību sākam, mēs augam, mēs būvējam šo mājiņu uz iepriekšējiem pamatiem, un pa vidu arī šie mājas darbi strādā tā, ka, protams, viņi ir ieteikumu veidā, viņi nav obligāti, bet ja tu viņus izdarīsi, tu būsi precīzi, perfekti, ideāli sagatavojusies nākošajam pakāpienam. Teorijas pēc iespējas mazāk, brīnišķīgi, pārsteidzoši procesi, kuru rezultātā, es jau teicu, tu būsi mainījusies viegli, tu būsi atradusi kaut ko vai nu no jauna, vai nu atradusi atpakaļ sevi, savu tīro būtību. Un, jā, es pieminu šo vārdu dieviete, bet par šo vārdu dievieti varbūt ir jārunā atkal un atkal, jo mēs mēdzam piešķirt tādas birkas sakarināt arī šiem skaistiem un it kā viennozīmīgiem vārdiem. Un ne tikai es droši vien esmu novērojis, un tā arī raksta presē un vēl
gudri cilvēki saka, ir sācies dieviešu kults, ja, kurā sievietes jau pārvērtē sevi. Un mēs par to arī runāsim, vai vispār ir iespējams pārvērtēt sevi, un ko nozīmē dzīvot un būt un sajusties kā dievietē, nevis kā kaprīzai karalienei, valdniecei un manipulātorei, bet kā būt tik ļoti sievišķīgai, ka tavā dzīvē lietas notiek viegli, lietas notiek priecīgi, ļoti, ļoti sievišķīgi. Jā, Lāsmiņa, jā, nāksies gaidīt citu reizi, tad, kad mēs vairs nebūsim sestdienās, bet sestdienas šoreiz ir tā nedēļas diena, ko mēs izvēlējamies, jo nekad vēl nav dzīves elpā bijis šis te kurs sestdienā. Ingun arī saka, jā, žēl. Nekādi iztapt visām, vai ne? Redz, kur atkal sievišķība parādās, vai ne? Nekādi iztapt visām. Vai jums ir vēl kādi jautājumi, vai varbūt es kaut ko... Es esmu citā vietā, citā vidē, es esmu aizmirsus, kas man bija jāpastāst. Tātad neaizmirst, ka tev būs anketiņa jāizpilda. Un pirms mēs sāksim kursu, tikko tu būs pieteikusies, tad šo te anketiņu saņemsim, viņa būs jānosūta atpakaļ. Un tavai zināšanai šī te anketa praktiski nav mums, nav man, tiem, kas gatavo šo te kursu, šī te anketa ir priekš tevis, bet mēs viņu atpakaļ sūtīt gribam tāpēc, lai tu būtu izdarījusi šo te sagatavošanās darbiņu jau kursam, jo praktiski kurs tev sāksies ar brīdi, kad tu pieņems lēmumu, jā, es tur būšu. Būs ļoti daudz papildu materiāli, būs arī tāds personalizēts individuāls pieskāriens, jo katrai no jums būs speciāli tieši jums veltīta vizualizācija, subliminālā vizualizācija par sievišķības un mīlestības tēmu. Tad, kad būsim procesā, tad tu arī uzzinās precīzi, kā tas notiks, ko vajadzēs no tavas puses un kā tas būs. Tikā braukšu atpakaļ uz savu mājvietu pēc šīs brīnišķīgā Turcijas atvaļinājuma un būšu tiešām gatava ar jums visām kopā svinēt sevi, svinēt svētkus, būt sievišķīgā lidojumā, un tā varbūt tas pats svarīgākais par šo kursu, ko es novēroju, tad, kad es sāku pati šādā veidā ar sevi strādāt, vai tad, kad es sāku rīkot šos te kursus uz zemes, aci pret aci, un, protams, arī tad, kad es sāku tā kā uzņēmos to risku darīt arī to webināru veidā, ir tas, ka neatkarīgi no tā tieši, kur šodien tu esi, kādas ir tavas mazās ķibeles vai lielās ķibeles, kādā profesijā tu esi, vai tu esi viena, vai tu esi precējusies, vai tu jau esi šķīrusies, vai varbūt atraitne. Tiešām vecumam šeit pilnīgi nav nozīmes. Mums vecākā dāma šajā kursā bija nemaldos jau krietni pāri 60. Jūs visas šie te procesi ir tādi, ka jūs katri paņemat tieši to, kas jums ir vajadzīgs. Jūs izdarat savu darbiņu, es tikai vadu procesu. Es tikai rādu šo te karodziņu, ja, šo te svētku baloniņu, uz kuru pusi doties. Palasiet arī atsauksmes Dzīves elpas mājaslapā pie reklāmas raksta. Apakšā ir sakrājušās jau krietnes daudzums. Krietnes daudzums atsauksmju, un, protams, mēs zinām arī tos stāstus, kas nav ierakstījuši atsauksmes. Un, šis šoreiz nav tas kurs, uz kuru es aicinu, ziniet, kā tas principā mainīsimies, ja? Mainīsimies. Tu mainīsies, un tu kļūsi tāds vai vēl kaut kāds. Jūs mainīsieties, bet jūs mainīsieties tieši tā, kā jums to vajag, tas, kas ir jūsu dabiskajā šajā te jūsu sievišķībā, jo katru mēs esam ārkārtīgi unikāla. Bet, protams, ir šīs te kopējās lietas, un šeit nav arī nozīme, cik tālu mēs katru esam kaut kādā savā garīgajā vai intelektuālajā vai sirds attīstībā, emocionālajā attīstībā, ja, jo to var sākt arī pilnīgi ļoti advancēts cilvēks, ļoti advancēta sieviete, kurai vienkārši pietrūkst būt kaut kādu tādu stiķu un niķu, kurus tu ieraudzīsi pavisam citā gaismā šajā te kursā, kas ir sievišķīgie niķi
un kas ir sievišķīgais vājums, vai arī pilnīgs iesācējs, varbūt, kas nav nekad meditējis, kas nav nekad domājis par kaut kādām šīm te enerģētiskajām lietām. Mēs tā ļoti viegli tam visam pieiesim, tāpat laikā rezultāts ir ļoti satriecošs, rezultāti ir vienkārši brīnišķīgi. Un par šīm te pārmaiņām, kāpēc es runāju, tāpēc, ka mēs saņemam no jums pateicības vēstules, prieka vēstules par to, kā sievietes maina savu dzīvi pēc šī te kursa. Bet šis kurs, protams, vienmēr būs tikai impulss. Tas būs impulss tavā dzīvē, sākt iet tālāk savādāk. Un klasiskais teikums jau pēc pirmās nodarbības, ko es lasu parasti čatā, ir, kāpēc es to nezināju agrāk. Bet nesatraucies, neraizējies. Tāpēc jau ir tieši šis te laiks, šis te brīdis, un iespējams, jā, varbūt tava dzīve būtu bijusi kaut kādā veidā savādāk. Ja tu kaut ko no tā būtu sapratusi, uztvērusi, padarījusi par savu jau agrāk, bet tā kā agrāk tas nebija, tad tev tas nenoveda pie šī te kursa. Tā kā vienmēr viss notiek labākajā laikā. Un, ja tev tas šobrīd uzrunā, un ja oktobrs ir šis te tavs mēnesis, tad es tev ļoti gaidīšu. Savukārt visām tām, kuras ļoti grib uz kursu, bet sestdienas atkal nekādīgi nav jūsējās dienas, vienalga rakstiet, lai mēs zinām, kad mums aptuveni rīkot nākošo kursu, un kad jūs atkal gaidīt. Paldies, mīļās dāmas, un arī kungi, kuri ir šeit klāt. Kungi var uztvert šo te iespēju kā dāvanu savai mīļākajai sievietei. Un bez rozēm un čokolādes iedot kaut ko vēl fantastiskāku, jo tas viss jau nāks jums atpakaļ. Jau pirmajā vakarā tas viss jums nāks atpakaļ. Paldies! Superīgi. Redz, kā jūs jau novērojat to, kā mēs jūtamies, un mēs tik tiešām jūtamies īpaši šeit, jo mēs kopā daram brīnumainas lietas. Un esam gatavi tās visas arī nodot jums, bet tālāk mēs varētu doties uz Rīgu pie Ivo Puriņa. Bet man ir, Ivo, jautājums, vai, Ivo, tu gribi būt ar Guntu kopā un jūs kopā stāstīsiet par to, kas oktobrī, jeb tu pastāstīsi par to, kas oktobrī ir? Tad es varētu dot vārdu tev, bet ja tu gribi būt kopā... Ok, labi. Es no sevis, ko gribu pateikt par šo te brīnišķīgo kursu, ko iesāka Ivo Puriņš un Gunta Dauda septembrī, un kas turpināsies oktobrī un var būt pat novembrī. Ļoti interesants kurs, tik tiešām ļoti interesants kurs, un es, godīgi sakot, tās taro kārtas iemīlu ar katru dienu arvien vairāk, es viņu sāku arvien vairāk saprast un izprast, un mums ir ļoti paveicies šeit, Turcijā, jo mūsu dzīves elpas retrītam ir pievienojusies dzīves elpas klausītāja Antra Dzintarniece, kura ir Ivo skolniece un kura arī ir tā kā mācījusies pie Ivo taro kārtas, un mēs katru dienu liekam kartus, un Antra mums skaidro un vienkārši pavisam fantastiskā gaismā ieraug šo fantastisko instrumentu, ko mums māca Ivo un Gunta, un tad, ja jūs gribat tiešām arī izprast un iemācīties strādāt ar šo te fantastisko instrumentu, tad esiet mīļi gaidīti oktobrī, bet par to, kas oktobrī, es lūkšu pastāstīt Ivo, lūdzu, Ivo. Labdien! Kā tad? Par taro. Taro mēs iesākām jau otro reizi. Pirmās nodarbības bija vispārīgs ieskats taro sistēmā, kas tāda ir, kur es vadīju viens pats, tāds izskrējiens cauri visai taro sistēmai. Un tagad mēs ar Guntu vadam nodarbības, kas ir padziļināti ievada cilvēku, taro maģijas pasaulē. Man tagad gribētos arī pastāstīt mazliet par to, kāds ir šo nodarbību mērķis.
kādam var likties, kad mēs mācam taro jau cilvēkiem, kas gatavojas profesionāli zīlēt un profesionāli strādāt ar kārtīm un paņemt no viņām padomu. Un kad, ja sieviete netaisās kļūt par burvi, raganu, profesionālu konsultantu, zīlnieci, tad tas ir tā, ko es iešu, tad okultismā cilvēks skatīties sarežģīti diezgan un kārtas jāpērk un viss, kas tāds. Tāpēc es mēģināšu izskaidrot mazliet tagad vēl vienu taro kāršu aspektu. Es tagad nestāstīšu par to, par ko mums būs kāds oktobra kurs, jo taro var mācīt bezgalīgi mēs mācīt negribam, mēs tagad mācam lielos arkānus, galvenos noslēpumus. Nākamnedēļas jau šīs nedēļas nodarbībās, es pat tā teiktu, trešdienā būs par taro kāršu izlikšanas metodēm, par klājumiem dažādiem, kā viņus lasīt. Un oktobrī mēs plānojam par mazajiem arkāniem, kur praktiski informācijas ir ļoti, ļoti maz un ļoti grūti viņa atrodama. Tāpēc, kad par lielajiem arkāniem jūs varat nopirkt grāmatu, Rērika grāmatnīcā, tur ir daudzas dažādas un lasīt par Eģiptes, kādi ir tie taro noslēpumi, kādi tie simboli. Un, lasīt gan ko nozīmē katrs burts, katra krāsa uz taro kārtas un cik šie arkāni apzīmē tādus nopietnus kosmiskus jēdzienus, kā tas viss saistīts ar kabalu, kā tas viss saistīts ar numeroloģiju un astroloģiju un vēl dievs zin ko. Bet par mazajiem arkāniem, kuri pārtapuši par spēļu kārtīm laika gaitā, informācijas ir maz. Un tas ir viens no aspektiem, ko būs iespēja oktobrī uzzināt. Tādu informāciju, ko grāmatiņās tā tīri izlasīt nevar. Un iegūt vienkārši caur kanālu, katram atnāk sava informācija ar kosmisko pieslēgumu, ja cilvēks iet nopietni ezotērikā, bet, protams, vajag kaut kādus pamatus, kā šo kosmisko pieslēgumu dabūt. Un es šeit klausījos iepriekšējo, runātāju, un tas ir brīnišķīgi, jo es domāju par to, ka šodien 7 lamats dienā, cik ir būtiski apzināties savu vērtību. Viena ir 7 lamats, kas ir vērtība, gravitācija. Un tāpēc es vēlreiz uzsveru to, ka, protams, gribētos piebilst 7 lamatu sakarā, ka katrai sievietei ir jāapzinās sevi kā skaistu. Kā skaistuma nesēju. Tas ir tas, kā es redzu skaistumu un harmonijas nesēju. Skaistums un harmonija. Saprotiet, skaistums un harmonija, kad sieviete sevi apzinās tā, tad viņa nobalansējās starp divām galējībām. Tās galējības, kurās sievietes parasti, kā saka, iekrīt, no vienas puses ir tāda pārlieka sievišķība un mīļums, kad gar viņu sāk kājas slaucīt citi. Un otrs ir vēl trakāka galējība, kad sieviete aiziet valdonībā, kad sieviete sāk to savu tēlu, kā saka, ziniet, tāda karaliene un mani šeit neviens neciena. Viņa to savu tēlu, savas prasības, pretenzijas pret apkārtējiem sāk celt augšā, tā ir vēl briesmīgāka galējība. Un kā tad nostāvēt uz šīs, kā saka, naža asmens, kas tad jākultivē ir? Skaistums un harmonija. Tā ir vērtības apziņa, kad sievietei jāapzinās katrai sievietei, ka viņa ir skaista. Katrai sievietei tas jāapzinās, jājūt iekšēji. Sieviete nevar būt neskaista, sieviete nešķinī pasaulē skaistumu. Un, ja viņa to apzinās, tas viņu stabilizē. Pirmkārt, ir vēl tāds aspekts, kad ja sieviete ļoti spēcīgi, ja viņas apziņa ļoti spēcīgi ir, pašapziņa ļoti spēcīgi koncentrēta
uz iekšējo harmoniju, viņa paliek skaistāka, grumbas iztaisnojās bez visādiem krēmiem un stāja iztaisnojās un viņa sāk mirdzēt. Spīdēt sāk sieviete, kad atnāk mīlestība. Pamazām tāds mirdzums parādās, kad mīlestība pievarās. Un tātad es gribētu teikt, ka galvenais ir pirmkārt, kas tad ir skaistuma un harmonijas galvenais pamats, 7 lamati, vērtība. Uz kā tam jābalstās, nevajag sevi ar vienu salīdzināt, mīļās dāmas, nevajag sevi ar vienu salīdzināt. Ja jūs sevi salīdzināt ar kādu, jūs sākat slīdēt. Sākat slīdēt no šīs šķaurās laipas, pa kuru jums jānoiet ir saltā stājām. Tāpēc, kad tikko cilvēks iekāp šajā salīdzināšanā, viņš saka, vai es neizskatos tik labi kā viņa, vot Linda Līna izskatās labāk par mani, diemžēl, jā, es tik labi neizskatos. Un tad sākas otrs sviests. Bet es par stētnieci Fedoru izskatos labāk, blin. Un tad sākas tas sviests, kad pret vienu cilvēku ir māciskums, pret otru vīzdegunība, un visa tā sievišķība uzreiz pazūd. Sievietei nav sevi neko jāsalīdzina. To man tā gribējās piebilst, bet atgriežoties, kāpēc es runāju īsti ne par taro tēmu, kāpēc es šādi aizgāju. Tāpēc, ka taro tā ir dzīves māksla, tā ir maģija, tā ir dzīves grāmata. Un vienlaicīgi mācoties taro kārtis, jūs ne tikai mācaties zīlēt, jūs uzzināt dzīves likumus, kā viņa strādā. Par sievietes vērtību, par to, kā sieviete jāizvadās, par to, kā sievietei sevi jānes, kā viņai jārunā. Taro kārtīs arī viss ir ierakstīts. Taro, redziet, ir universāla grāmata, kad viņā ir miljoniem variāciju, viņa ir bezgalīga grāmata. Tāpēc, kad saprotiet, grāmata ir, piemēram, iedomājieties grāmatu ar 78 lapām. Viņas visas ir fiksētas, jūs šķirat 1, 2, 3. Un tagad iedomājieties grāmatu ar 78 lapām, kuras nav fiksētas, un apmainoties vietām 2 lapām tikai. Jau mainās grāmatas nozīme, visas grāmatas nozīme, tā jau ir jauna grāmata. Tad iedomājieties, cik kombināciju, cik dažādu, kā saka, gudrību, patiesību. Un tas viss nāk cilvēkam tā dzīves māksla, iedziļinoties taro. Jo praktiski, kas tad ir, kā saka, taro, kas tas ir par instrumentu? Es ir izdomāju maģisku grāmatu, kura vēršās pie cilvēka labās smadzeņu puslodes intuitīvās. Visas grāmatas vēršās pie kreisās smadzeņu puslodes, kreisā atbild par labo pusi ķermeni. Pie loģiskās. Lielākā daļa grāmatas, izņemot dzējas grāmatas, viņas vēršās pie intuitīvās puses. Bet pārsvarā visas zināšanu grāmatas cilvēki vēršās pie jūsu loģiskās puses. Un, teiksim tā, jūs lasat tā, kā ir uzrakstīts. Taro ir grāmata caur simboliem un bildītēm, tāda hieroglifu grāmata, tāda mīklu grāmata, rebusu grāmata, kas tieši vēršās nevis tā kā uzrakstīts, bet pie jūsu labās smadzeņu puslodes. Pie intuitīvās puslodes, kas redz caur simboliem projekcijas, kas redz metaforiskās nozīmes simbolu, kas skatoties vienā simbolā atklāja patiesības par sevi. Jūs ziniet, fraktāls. Taro kārts ir kā fraktāls. Taro. Jūs viņā ejat, un tas fraktāls, viņš ieiet fraktālā, un vēl tālāk vēl fraktāls, un tālāk vēl fraktāls, un vēl fraktāls. Un es atklāju patiesību par sevi, un pamazām atklāju patiesību par dzīvi. Taro tas ir instruments. Es neteikšu šeit, ka tas ir, kā saka, tāds unikāls instruments, katram, kā saka, viens, bet saprotiet, taro, priekš cilvēka, kas iet attīstības ceļu, garīgās attīstības ceļu, ezotērika ceļu. Ja viņš neiet meditācijas ceļu, kur viņš pie guru ir, pie guru un klausa katram guru vārdam un lasa guru rakstītās grāmatas un pielūdz Dievu tā, kā dara viņa guru, tas ir viena tēma.
Otra tēma ir, ja cilvēks grib iet patstāvīgo ceļu. Ja cilvēks grib iet patstāvīgo ceļu uz zināšanām un atrast personālu Jēzus, savu Dievu, savu laimu, savu spīdolu, tur gudrības māte savu, tad viņš apbruņojās ar taro. Saprotiet, priekš burves, katra īsta sieviete viņa ir burve, priekš burves taro kārtas ir tas pats, kas priekš, priekš meistara, atslēdznieka. Ziniet, uzgriežņu kastīte, uzgriežņu un atslēgu kastīte, ir visādi instrumenti, uz visādiem izmēriem uzgriežņi. Uzgrienītis uz 13, uz 14, uz 9, uz 23, skrūvītes, atslēgas, viss šitas te. Iedomājieties, jums santehniķis atnāks mājās bez instrumenta, viņš neko nevar, nekādas neatslēgas nav neko. Vai meistars reģipsis skrūvēt atnāks, ar ko viņš ar nagu griezīs skrūves iekšā. Protams, var arī savādāk, bet taro ir tāds instruments, kad nav tās skrūves jāgriež ar nagu, viņš kaut ko pasaka priekšā, un, teiksim, uzreiz tāpat kā tenisis trenējās spēlēt ar tenisa rāketi, un viņam ir dažādas, kā saka, rāketes dažādiem laukuma klājumiem. Tā tarologs, viņš ar cieņu izturās pret savām kārtīm un trenējās ar viņām strādāt, un viņš runājās ar kārtīm, sadraudzējās, un viņam stāsta par to, kā ir uzbūvēta dzīve. Tātad praktiski mūsu nodarbības ar Guntu, viņas ir bāzētas uz to, lai tā it kā mācot jums okultismu, it kā taro, kā saka, zināšanas, jums iemācītu dzīves mākslu. Tas ir apmēram tā, kad jūs saprotiet, kursos daudziem patīk ezotērika. Un reāls, tādas raganas zilnieces talants būs 2 no 10 sievietēm varbūt. Tas jau būs ļoti daudz tāds talants uzķert. Ko tad 8? Ko viņas? Lieta nav jau par naudu, lieta ir par laiku, jo laiks ir tā vērtība. Ko tad viņas iegūst par to laiku, ko tērē mūsu nodarbībās? Ko viņas iegūst, ja viņas nav talanta, nezīlēs, viņas nekonsultēs cilvēkus? Un tieši par to mēs ar Guntu domājam, lai tas ieguvums būtu kaut kas vairāk, vai tas ieguvums būtu caur taro dzīves mākslas izpratni. Spēja lasīt kārtas, spēja lasīt zīmes, lasīt simbolus. Tāda iegūta dzīves mākslas izpratne par to, ka šī realitāte ir maģiska, kad patiesībā nekas šeit nav vienkārši. Kad viss, kas notiek, pasaule ir neaprēķināma, kā saka, maģiska, un pasaule ir brīnumaina. Saprotiet, sievietei vajadzīga, tagad pateikšu vēl vienu lietu par sievieti. Sievietes vienmēr tiecās pēc stabilitātes. Sievietei vienmēr vajag garantiju, ka rītdiena būs tāda pati kā vakardiena, ka parītdiena būs tāda pati kā rītdiena. Viņai grib to garantiju, viņai stabilitātes glabātāju. Okultists, ezotēriķis vai ragana, ja viņš ir īsts, viņš dzīvo absolūti nenoteiktā pasaulē, kur nekā nav aprēķināma, pilnīgi nekā. Kur viss ir pilnīgi neaprēķināms. Un tad sievietes teiks, kā tad tā, neaprēķinām pasauli, priekš kam man tad iet, kā saka, ezotērikā, tad viss, kā saka, paliek neaprēķināms. Jā, ja jūs ejat pa īstam ezotērikā, jūsu pasauli paliek neaprēķinām. Jūs nezināt, kas ar jums būs pēc dienas. Jūs nezināt, kā var mainīties jūsu plāni pēc 3 dienām, jo jūs sākat redzēt, ka pasaule nav stabila, ka pasaule ir kustīga, ka pasaulē visu laiku mainās vektori. Jūs visu laiku to redzat. Un tad kā tad nobalansēt? Kā nobalansēt uz to,
kad no vienas puses sieviete prasa stabilitāti, no otras puses maģija prasa pieņemt, ka pasaule ir kustīga un bezgala mainīga. Tātad ir viena atslēga, par ko teicu, kā saka, pašā sākumā. Atslēga ir tāda, kad iemīlēt šo pasauli, pieņemt viņu, sadraudzēties ar viņu, pieņemt to, ka pasaule nav jums naidīga, ka viņa jums sargā. Jo jūs esat sievietes un pasaulē ir sievietes daba. Un viņa jūs sargā, lai ar jums nenotiktu nekas slikts. Viņa sargā jūs, viņa sargā jūsu tuvākos. Un tas ir pamats, kā saka, iziet ārpus šīs nosacītības, noteiktības robežām, nebaidīties un pateikt, Dievs vai pasaules dvēsele, tu labāk par mani zini, kā man būt skaistai, gudrai, kā man augt, kā man attīstīties. Es gaidu brīnumu, kā saka, lai viņš notiek, un tad jūs paņemat rokās, kā saka, taro kārtis, un ķeraties pie šī sava brīnuma programmēšanas. Tur ir tā maģija, tā jūs sākat no parastas mājsaimnieces kļūt par burvju sievieti. Tā kā praktiski pirmā tēma bija par sievieti, un otro es redziet runājot par taro, bet turpināju arī par sievieti. Bet tagad es drusciņi gribētu iedot tev pāris vārdus Guntai pateikt, jo redzu, ka viņu Gunta uzraksta. Tu esi gatava kaut ko pateikt arī cilvēkiem. Bet sievietes, kas saka apkārt, es runāju. Ja esi gatava, tad es slēgšos ārā. Tu vari pieslēgties arī. Tu neesi gatava pieslēgties. Nu tad ko? Tad ir viena lieta, kad tad ir viena lieta vēl, ko gribēju pirms beidzu sarunu. Varbūt kādam ir jautājums, kāds, uz kuru es varu atbildēt dotajā momentā. Man ir parasti cilvēkiem vienmēr, ja es runāju, ja es kontaktējos ar cilvēkiem, varbūt kādam ir sasāpējis jautājums, kuram jāatrod risinājumu. Es vienkārši atbildēšu, netejot no kases, ja to var viegli un ātri izdarīt. Jums ir, nedošu pārāk daudz laika, jums ir 3 minūtes uzrakstīt jautājumu. Ja 3 minūtes jums neatnāk jautājums, tātad viņa nav izdomāta, nevajag. Jautājums ir tāds, ko jūs nesājat sevi un kurš neliek miera, viņa pat izdomāt nevajag. Ja jūs tagad sāksiet domāt, kāds man jautājums, ko es varu pajautāt Ivo Puriņam, nu tad nejautājiet. Tas tāds pat nav personīgs jautājums, kā es pats mācījos taro. Es mācījos taro zīlēšanas salonā Kaliostro no profesionālām zīlniecēm, kas ar to pelna naudu. Es pats nostrādāju zīlēšanas salonā 6 gadus. Esmu pieņēmis, konsultējis pa 5 cilvēkiem dienā. Esmu strādājis ar taro kārtīm kooperatīvajos pasākumos, kur pa vakaru jāpieņem ir rindas kārtībā 30-40 cilvēki, katram 12 minūtes. Un jāpasaka cilvēkam, izvelkot taro kārti, no pirmajiem vārdiem jāpasaka, ko viņš no maniem grib. Lūk tā. Es neesmu lasījis grāmatas par taro, es esmu mācījies vietā, kur ar taro strādā. Es nezinu, varbūt tās, tāpēc Gunta ir mācījusies taro, es neesmu mācījies taro, un viņa pat savā ziņā gudrāka tanīs lietās, bet man pieredzes vairāk ir. Un tam mums tāpēc sanāk tāds labs dots. Es redziet, tas ir jāprasa Evai Voldiņai, dzīves elpas organizētājai. Es arī labprāt māju kalendāru mēs pasniegtu webināros. Bet tas ir nopietnas zināšanas un
gribētos ne mazāk par 20 cilvēkiem. Es iepriekšējo reizi pasniedzu, tur ir ļoti daudz jāieguldās, lai pasniegtu māju kalendāru. Ir jāgatavo materiāli, ir jāiet personīgi cilvēkiem, jādod pieslēgums, katram personīgi jāpieslēdzās. Tas nav viegli. Izstāstīt par māju kalendāru ir viegli, bet mācīt viņu tas ir milzīgs darba ieguldījums. Un, ja 20-25 cilvēki ir, tad to var uzņemties, un mēs, protams, uzņemtos ar Guntu to. Bet es vēlreiz saku, tas ir ļoti nopietns darba ieguldījums un praktiski. Ja Eva kaut kādā veidā mēs varētu, mēs runāsim, varbūt es pagaidām nesolu. Un, protams, gribētos stāstīt par māju kalendāru, bet tas ir drusciņi savādāk pat nekā mācīties, taro, tas ir iziet uz pieslēgumu. Vai tas ir māju kalendārs, tā ir enerģija. Tā ir enerģija, kas viņa darbojas visumā. Tas nagvāla enerģija, tas ir tas, ko Karls Kastaneda apraksta kā ērgli. Un cilvēkam, kurš patiešām mācās māju kalendāru, šī enerģija paņem. Un viņš sāk dzīvot šīs enerģijas ritmā. Viņu enerģija vienkārši, tā paņem un iznes ārpus sociālās nosacītības. Mainās daudz, kas mainās skatījums uz dzīvi, mainās sevis redzējums. Mācoties māju kalendāru, daudz kas var izmainīties. Tu vari sevi ieraudzīt daudz garākā nogrieznī, saprast, ka tu esi dzīvojis nevienu šo dzīvi, dažādas atziņas atnāk, tev vienkārši ver vaļā. Un tāpēc ir jautājums, ka cik nopietni šo kalendāru mācīties. Praktiski mums rīt ir iepazīšanās diena 18:30 Vecpilsētas ielā, 19 Rīgā ir iepazīšanās klātienes māju kalendāra kursam, par webināru, nezinu. Redziet, pieslēgums ir tāda specifiska lieta, kad viņu, protams, nodot klātienē ir savādāk nekā ar webināra ekrānu, tas ir drošāk. Izstāstīt par māju kalendāru webinārā var, bet nodot pieslēgumu, tur ir mums tiešām jāpadomā. Tā. Redziet, kad galvenais jau iemesls, kāpēc es uzskatu, kad vajadzētu uzņemties to māju kalendāru mācīt, ir tiešām tas cilvēkiem, kas dzīvo ārpus Latvijas, kas dzīvo, Anglijā. Un personīgi jautājumi nebūs, gribu mainīt darbu, bet nezinu uz ko. Ziniet, es uzreiz tur jau taro kartes nevajag, ja nezinu uz ko, tad nemaini, tad paliec turpat. Tā ir muļķīga, ideja, saprotiet, tā ir bēgšana. Nekad neko nemainiet, vienkārši, lai no kaut kā aizbēg. Lai uz kaut ko ietu, tad ir vērts mainīt, ja tu kaut ko gribi sasniegt. Ja tu gribi aizbēgt no tā, kas tev nepatīk, tu neatradīsi neko labāku. Augšā ir jautājums, kuram tātad kārtoja mantojuma tiesības, vai man izdosies veiksmīgi. Viss būs taisnīgi. Viss būs absolūti taisnīgi. Viss būs taisnīgi. Šīs mantojuma lietas, ko jūs kārtojat, viņas izšķirsies taisnīgi, tā kā augšā uzskata absolūti taisnīgi. Bez jūsu subjektīvajiem redzējumiem. Teiksim tā, var uzreiz pateikt, kad jūs viena visu nesaņemsiet. Pilnīgi droši. Tā. Kokus es netaisu, tātad gribu mainīt darbu, man augšā ir jautājums. Es nezinu, kā saka augšā, jautājumi ir, teiksim tā, ka Ingai ir vienam cilvēkam jāpievēršās, par kuru, viņai ir atbildība, jāpievērš vairāk uzmanības. Cilvēciņš viens, atbildība par viņu. Viņš kā bērns attiecībā pret viņu es redzu un, teiksim tā, pat noskaņots mazliet tā. Nenaidīgi, bet tā es pats par sevi, bet
Viņai jāpievērš tam cilvēciņam uzmanību. Par vīriešu dzimumu cilvēku ietrunu. Jā. Tātad, kas tur vēl? Lūk tā. Labi, lai jūs, kā jau sākumā teicu, justu sevī skaistumu un harmoniju un apzinātos savu vērtību. Skaistumu un harmonijas nesējas pasaulē, sievietes. Paldies, Ivo. Ļoti jauks novēlējums un ļoti interesanti. Tu mums stāstīji par sievietēm. Un es domāju, ka caur šo Ivo stāstījumu jūs varbūt tās vēl vairāk sajūtāt, kad ir vērts oktobrī būt kopā ar dzīves elpu un kurus es laimīgi esot sieviete. Un savukārt visiem tiem, kurus Ivo uzrunāja ar savu un Guntas piedāvāto kursu par taro kārtīm. Un šie visi jautājumi, kas jums radās jau šobrīd, par ko tiešām liels prieks, kad jūs meklējat šīs atbildes, tad jūs esat mīgi gaidīti šajā te nodarbību kursā, kas jau ir turpinājies, ir sācies septembrī un turpināsies oktobrī. Un, protams, ja kāds grib visu šo kursu, jūs varat, protams, vēl septembrī paspēt apgūt tās nodarbības, kuras jau ir sākušās. Un mēs tad varam arī vienoties par to, kā jūs varat saņemt iepriekšējo nodarbību ierakstus, ja jūs gribat tiešām nopietni tam visam tirties klāt un ar to strādāt un apgūt šīs zināšanas. Pašlaik ir tā, ka trešdienas būs Ivo un Guntas dienas. Skatīsimies tālāk, bet oktobrī viennozīmīgi trešdienā būs nodarbības. Un savukārt to, ko Ivo teica par maija kalendāru, protams, es esmu tikai un vienīgi par to, ka maija kalendārs ir dzīves elpā, jo arī man pašai viņš ar katru dienu ar vien vairāk interesē, un es gribu izzināt šīs lietas vēl vairāk un dziļāk. Un, protams, ka mēs arī varam kopīgi atrisināt un meklēt risinājumu, vai šis kurs, piemēram, varētu sākties tad, kad ir nokomplektēta grupa. Katrā ziņā mēs tad droši vien ar Ivo un Guntu runāsim un dosim jums šo iespēju arī turpināt apgūt maija kalendāru. Tā kā esiet atsīgi, esiet vērīgi, sekojiet visam līdzi, un, protams, esiet kopā ar mums. Paldies, Ivo, un paldies arī Guntai par to darbu, ko jūs darat jau šobrīd, tik tiešām tas ir fantastisks. Bet mēs atkal dodamies tālāk, un šovakar ar mums kopā nav Beatas Proķi-Kozlovska, jo man liekas, ka Beata ir aizķērusies kaut kur Anglijā. Dzīves elpas pasniedzēji vienkārši kaut kur ceļo. Un tas ir tas foršākais, man liekas, šim formātam, kādā mēs strādājam, ka mēs varam atrasties jebkurā pasaules malā, un mēs varam tā pašā laikā strādāt un dot cilvēkiem to, kas mūsos ir, un tās vērtības, kas mūsos ir. Lūk, un savukārt ko Beata mums piedāvā oktobrī? Beata bija, ja nemaldos, jūlijā, augustā aizsākusi nodarbību ciklu maģiskās veiksmes kursu, un tagad septembrī viņai bija 3 nodarbības, kas bija atsevišķas katra pat par sevi, un savukārt oktobrī viņa piedāvās, ja nemaldos, 4 nodarbības no maģiskā veiksmes kursa, un tās atkal būs ļoti, ļoti interesantas, un pirmā nodarbība būs par prāta attīrīšanu un pārprogrammēšanu jau 6. oktobrī. Tad būs nodarbība, kurā viņa mācīs, kā atvērt trešo aci, tātad 5 tehnikas uzmanības attīstīšanai, un tad būs nodarbība, tātad 7 programmas, lai novērstu, teiksim, raizes un raizēšanos un uztraukumus un tādas citādas lietas, kas notiek mūsu smadzenēs, kādus impulsus mēs saņemam, jo kādus impulsus mēs tālāk nododam savam organismam, tādā mirklī, kad mums sākās šīs te sajūtas, teiksim, šīs te emocijas ienāk mūsos. Un pēdējā nodarbībā būs ļoti interesanti, manuprāt, šī nodarbība, kad Beata runās par eņģeļiem un par kristāliem un konkrēti par eņģeļu sajušanu ar kristālu palīdzību. Tā kā tāds būs, protams, Beata pati jums būtu pastāstījusi daudz vairāk un dziļāk, jo katrs pasniedzējs jau tomēr
to, ko viņš ir sagatavojis savam nodarbību ciklam klausītājiem, ir iekšā ar visiem 100 un vairāk, un tātad viņš noteikti viennozīmīgi ir vairāk pastāstīt, bet es jums pastāstīju galvenos lielos vilcienos par to, kas tad būs oktobrī. Un, protams, kā vienmēr Beate savās nodarbībās uzkrāvo ūdeni, un arī šī meditācija, un visi tie, kas pieteiksies uz visu šo kursu, tātad un iegādāsies abonementu oktobra mēnesī, jūs saņemsiet no Beatas receptes nervu sistēmas uzlabošanai un imūnu sistēmas uzlabošanai. Tā kā varat izmantot arī šo iespēju, un, protams, abonementus jūs varat iegādāties ar 15% atlaidi. Un abonementi, jebkuru nodarbību ciklu, jebkuru pasniedzēju nodarbību abonementus var iegādāties līdz konkrētā nodarbību cikla pirmajai maksas nodarbībai. To jūs arī varat ņemt vērā. Lūk, tas būs par Beati. Tas būs par Beati. Tālāk mēs dodamies uz Liepāju. Arī Liepāja nav šogad kopā ar mums, bet jūs jau zinat, ka Dzīves elpā jau daudz mēnešus, pateikt, 5-6 laikam jau, ja 5. mēnesis ir lielais mega kurs kopā ar Juru Brantu, mācību cikls Veselā miesā, vesels gars, Jūras turpina šo kursu, un jums ir iespēja šajā kursā piedalīties, jo šis kurs ir domāts cilvēkiem, kas grib iemācīties paši sevi dziedināt un arī iemācīties dziedināt caur to arī citus cilvēkus. Un šis kurs mums beigsies februārī tikai. Tā kā var droši nākt, jo katra nodarbība ir pa sevi atsevišķi. Katrā nodarbībā jūs iegūstat zināšanas neatkarīgi no iepriekšējās tēmas, un konkrēti oktobrī būs 2 nodarbības, un šīs nodarbības būs, pirmā nodarbība būs meditācijas tehnika baiļu atbrīvošanā. Tātad šajā nodarbībā jūs pastāstīs par to, kur tad rodās un kāpēc rodās šīs bailes, kā tās izpaužās un kā mēs ar tām varam tikt galā. Un kā mēs ar tām varam tikt galā, teiksim, tādā nesāpīgākā un nekaitīgākā veidā. Ja? Un runājot par bailēm, bailes īstenībā ir 2 veidi. Ir tās labās bailes un ir tās sliktās, un, protams, par to visu tad Juris arī savā nodarbībā. Savukārt, otra nodarbība būs meditācijas tehnika ekstrasensorai attīstībai, tātad sajūtā, redzēja un tā tālāk. Un šajā nodarbībā Juris jums mācīs, ja runās par to, kas tad ir šīs ekstrasensorās spējas, kur un kā tās var izmantot un kā šīs savas spējas var nodot tālāk, kā šīm spējām var palīdzēt citiem cilvēkiem. Tā kā tādas būs nodarbības pie Jūra oktobrī. Esiet mīļi gaidīti. Tātad esiet mīļi gaidīti un redziet, kā Inga Gromova grib ļoti piedalīties tiešraidē, un Inga ir ceļā no Rīgas, tātad atkal Dzīves elpas pasniedzēja visu laiku ir ceļā, un paskatieties, kādas ir vērtības šai te komunikācijai internetā. Mēs tik tiešām varam atrasties katrs savā pasaules malā un te pašā laikā būt kopā. Lūk, un tagad es jums gribu dot vārdu pasniedzējai, kura vienkārši šajā retrīta laikā ir tik ļoti izmainījusies, tik ļoti cita, te pašā laikā tik ļoti fantastiska, un mēs vienkārši nebeidzam viņu apbrīnot, un arī šovakar viņa būs kopā ar jums neierastā izskatā, un es domāju, ka jūs varat arī viņai sūtīt savus komplimentus, es domāju, ka tie noteikti būs, un tūliņ jums būs iespēja tikties ar
mūsu mīļo Ingu Ružicku un par to, ko tad Inga stāstīs mums oktobrī un kādas iespējas jums ir oktobrī, tad es došu vārdu Ingai pašai un es pati tad pēc mirkļa atkal būšu kopā ar jums. Klausieties! Hei, hei, hei! Vai jūs mani redzat un dzirdat? Visiem sveiciens no Turcijas saulainās un siltās. Tātad, kā jau Eva teica, mani sauc Inga Ružicka. Ja kāds pirmo reizi ir dzīves elpas apaļajā galdā, tad es jau saucu par reinkarnisti. Par reinkarnisti tāpēc, ka es interesējos un pētu iepriekšējās dzīves starp dzīvēm, karmu un vispārējais, tas ir par mani. Pie manis to var noskaidrot. Un šodien es jums pastāstīšu par oktobra nodarbībām. Tās man būs divas. 10. un 11. oktobrī enerģiskais sirds čakras potenciāls likteņu matricā. Es šajā reizē es nestāstīšu par to, kas ir likteņu matrica, jo tas prasa daudz laiku. Bet tiem, kuriem ieinteresēs tās mazliet vairāk uzzināt, tad jūs varat noklausīties iepriekšējā apaļā galda tikšanos, kur es diezgan daudz stāstīju par to, kas ir likteņu matrica. Lāsmu man redz pirmo reizi, brīnišķīgi lāsmu. Tad lūk, tad var ieiet arī dzīves elpas mājaslapā, tur, kur ir pie pasniedzējiem atrast Ingu Ružicku, un tur jūs varat vairāk izlasīt manu informāciju, vai vienkārši YouTube varat arī ierakstīt, un būs ļoti daudz video rullīšu. Tātad, kas būs nodarbībā? Šīs nodarbības dos jums iespēju uzzināt, kāpēc jūsu dzimšanas gada datuma ar likteņu matricas palīdzību. Tā nav astroloģija, nav numeroloģija, nav nekas tam līdzīgs. Var uzzināt savus skaitļus. Kā jau jūs redzējāt iepriekšējā slaidā, tur labajā pusīte ir matrica. Viņa nav pilnīga, ir daļēji, bet tur ir vēl vairāk skaitļi, bet mēs reiķināsim tos skaitļus, kas ir apvilkti sarkano. Lūk, un pēc šiem skaitļiem, kas sarēķinās tieši, kas ir saistīti ar sirds čakru, varēs saprast savus klupšanas akmeņus. Jūs droši vien zinat un jūtat, jo jūs jau esat to darījuši, jo tie cilvēki, kur iet pašaziņas ceļu un vēlas sev strādāt, ļoti daudz un bieži strādā ar savu sirds centru un ir ļoti daudz meditācijas, ir ļoti daudz tehnikas, metodas, visādi instrumenti, kā ar viņu var strādāt. Bet ir reizēm tā, ka tu strādā un viss ir baigi labi, 3 dienas, varbūt nedēļu baigi labi, un pēc tam atkal ir kaut kāds kritums, kaut kas nenotiek. Un tā kā cilvēks atgriežas vecajās sliedēs. Ja tā notiek, tad vienkārši šī ir vēl viena iespēja, vēl viens instruments, kā var noskaidrot, kas tad ir tās par darbībām, par emocijām, kuras traucē savu sirds centru atvērt. Lūk tā. Un tā tad, kad jūs uzzināt tieši kādi ir jūsu tie sirds centra tie skaitļi, tur būs, mēs sarēķināsim beigās, tur sanāks veseli 3 skaitļi. Un nodarbības laikā es jums stāstīšu, ko kas nozīmē, un ja jūs saskatāt, ka tā nenotiek un vajag kaut ko uzlabot, tad jūs tur varēsiet sadzirdēt, es stāstīšu par to, kādas ir darbības jāveic, lai to enerģiju sirds čakras rajonā viņu līdzsvarotu, paceltu plusu izpausmē. Jau tādā līmenī, lai tas nekristu uz atpakaļ, jo tad, kad jūs, kā cilvēkiem parasti ir, mēs strādājam, kaut ko uzzinām, daram, 3 dienas daram, 4. aizmirstam. Un brīnišķīgi, ja mēs arī daram to 3 dienas un atceramies 6. dienā bāc kaut kāds iztrūkums, ir kaut ko nedara tā kā vajag. Var atšķirt slaidus, jo es parasti dodu nodarbībās arī PDF formātā prezentāciju. Jūs varat atšķirt viņu un paskatīties, kādi ieteikumi ir tieši saistīti ar jūsu sirds čakras centriem, enerģijām.
Un vienkārši atkal darīt tās darbības, kuras nolīdzvaro tās enerģijas. Un varēsiet uzzināt, vai jūsu sirds čakras enerģija strādā uz pilnu jaudu, vai ir kaut kā savādāk. Lūk, tā. Un tātad šīs divas nodarbības katru atsevišķi apmeklēt nevar, tāpēc, ka tas ir viens kursiņš tieši saistībā par sirds centru, jo pirmajā nodarbībā mēs mācīsimies saskaitīt savu matricu, lai mēs varētu nonākt līdz tiem sirds centra skaitļiem pēc savu dzimšanas gada datuma. Tad es pastāstīšu, kas ir sirds čakras potenciāls, uzzināsiet, kas ir cilvēka pasaules skatījums, kā pareizi veidot attiecības ar apkārtējiem, izmantojot pareizi skatījumus pasauli un savas sirds čakras enerģijas, kā atgūt savu veselumu. Un, ja mums vēl sanāks laika, es jau iesākšu stāstīt par pašām enerģijām, kuras atrodas sirds čakras centrā. Un otrajā nodarbībā es stāstīšu par visām atlikušajām enerģijām, un būs iespēja, kā pirmajā nodarbībā, tā arī otrajā būs iespēja uzdot jautājumus, un es uz viņiem atbildēšu. Vienkārši otrajā daļā, ja mums jau būs laiks, un ja būs jautājumi, es atbildēšu daudz vairāk. Lūk tā. Un kam tas varētu noderēt, jā? Tiem, kuri vēlas uzzināt savu sirds čakras potenciālu, kuri vēlas strādāt ar savu sirdi, kuri vēlas viņu atvērt un just un būt priecīgi, laimīgi, mīloši sevi un citus, uzzināt, uz ko jūs esat spējīgi izmantojot savas sirds čakras enerģijas. Viņas ir veselas 3. Viņas noteikti, ka ir kaut kur vēl vairāk, bet par tām, kuras tiek skaitītas tieši likteņa matricā, ir 3. Tiem, kuri nevar saprast, kāpēc es tik daudz strādāju ar savu sirds centru, bet tas, kā nevaras vaļā, tā nevaras, ko jau es teicu, jā. Kuri vēlas saprast sevi un apkārtējos, un vecākiem, kuri vēlas priekš saviem bērniem būt kā paraugi, kurš zina, kā izmantot savu sirds čakras potenciālu. Tas tā īsumā viss. Ja ir kādi jautājumi, noteikti rakstiet, kā man tā uz dzīves elpu, gan par nodarbību, gan jebkuru jautājumu, kas ir saistīti ar mani, ar manām nodarbībām, es gribēju teikt, jā. Un vēlreiz atgādinu, ka manas nodarbības var redzēt dzīves elpas mājaslapā, kur ir pasniedzēja Inga Ružicka, turpat arī visus pārējos. Tā, Ivo raksta, man ļoti gribētu zināt, kas jūsu izpratnē ir veselums, kā tas izpaužas praktiski. Praktiski tas izpaužas tā, ka cilvēks jūtas pilnīgs vesels, ka ar viņu visi kārtībā, ka ķermenis, prāts un gars ir vienoti, kad cilvēks zina, kas viņš ir pirmām kārtām, kāpēc viņš ir, ko viņš dara un kas viņam ir jādara. Tas ir īsumā. Ja Ivo gribas vairāk kaut ko dzirdēt, laipni lūgts uz manu nodarbību. Un tālāk, lūdzu. Un beigšu ar savu devīzi. Smaidam un mājam, draugi, smaidam un mājam, jo apzināta dzīve ir brīnišķīga. Tā. Lūk, es esmu atkal atpakaļ, jo mēs tālāk dodamies pie Ingas Gromovas, jā, mēs tālāk dodamies pie Ingas Gromovas, un Inga šobrīd ir ceļā no Rīgas uz Valmieru, tātad uz mājām, un Inga ir sagatavojusi video, kurā viņa stāstīs par to, kas viņai padomā ir oktobra mēnesī, bet viennozīmīgi mēs zinām to, ka Inga mums piedāvā pavisam jaunu nodarbību ciklu runiskā meditācija, kurš sāksies jau šajā te piekdienā. Pirmā nodarbība mums jau bija bezmaksas nodarbība, to jūs varat noskatīties mūsu mājaslapā.
Bet pats pārējais viss nodarbību cikls sāksies šajā te piekdienā un turpināsies līdz pat gada beigām. Tā kā, ja jums šķiet tas ļoti, ļoti interesanti, un arī jūs dzirdēsiet, ko Inga jums pastāstīs par nodarbībām oktobrī, tad jūs, mīļi, gaidīt esiet jau šajā te piekdienā, jo ir vērts tad iet šo kursu līdz galam, no sākuma līdz galam. Un vēl ir viens plus, ka, ja jūs iegādāties šo te nodarbību ciklu, visu nodarbību ciklu, tātad kā abonementu, tad šobrīd līdz pat piekdienai šis nodarbību cikls ir ar 30% atlaidi. Tā kā jums ir vēl iespēja, jums vēl ir laiks pārdomām, bet par to, kas Ingai padomāja ir oktobrī, tad mēs noskatīsimies Ingas sagatavoto video. Lūdzu, skatāmies, un tad pie mums ciemosies atkal viena ļoti, ļoti jauka dzīves augsnes pasniedzēja. Sveiciens no Valmieras. Šodien nesanāk man piedalīties tiešraidē, bet es būšu ar jums kopā un klausīšos jūs. Vienkārši es braukšu autobusā, tāpēc nolēmu ierakstīt šo ierakstu jums un pastāstīt savus notikumus, savus jaunumus. Un jāsaka, lielais pārsteigums un lielais paldies visiem, kas tieši piedalās 21 dienu gaismā, jo cilvēki ir ļoti daudz un tas ir jūtami. Protams, pirmā reize manā mūžā paliks tā spēcīgākā, un to es izjutīšu visspēcīgāka, bet, protams, arī tagad viss notiek, un es sajūtu jūsu enerģētiku, un tie, kas vēl nav lietas kursā, tad gribu arī pastāstīt, kad kopā mēs ar Guntu jums stāstam, un fórumā esam izlikuši katras dienas enerģētiku, un jāsaka manu lielais paldies Ivo, jo es tiku arī pie runiskā kalendāra, un līdz ar to es varu noteikt, kāda runa dominē šajā dienā, un vienmēr no rītiem es mēdzu izlikt šo informāciju priekš jums arī visiem, un jums ir iespēja paskatīties, ko tad mēs ar Guntu tur esam priekš jums salikuši un sagatavojuši, ko īpašu, kāda tad ir šī diena, sagaidām jums visiem. Un, protams, jāsaka tā, ka šī saslēgšanās mums visiem, kad esam tik ļoti daudz, ir ļoti spēcīgi, un varbūt izstāstīšu vienu tādu tikai notikumu, kad pēc kārtējās meditācijas ar jums es mēģināju ieslēgt kontaktu un vienkārši ieslēgt lampu. Un tad, kad es braucu iekšā štepseli, tad dzirkstelis vien nogāja. Un tad es sapratu, ka jā, esmu ļoti spēcīgi uzlādējusies, kad tiešām enerģētika ir spēcīga. Un esmu arī to piedzīvojusi pat tā, kad ir izsisti mums korķi, kad cilvēks ir tik spēcīgi uzlādējies. Man pašai ir piedzīvots tas, kad biju uz vienu enerģētisko kalibrēšanu, un arī tas cilvēciņš
tik ļoti bija savienojies un uzstrāvojies, kad izsita korķus visā mājā. Ja? Tā kā tas ir ļoti spēcīgi, jo tā sistēma tiešām strādā un tā ir tā saikne, kad mēs visi, kad savienojamies, mēs izveidojam ļoti spēcīgu enerģiju. Un līdz ar to mēs jau arī mainam savu šo enerģijas vibrāciju, jo būtībā mēs esam tad pieslēgti pie viena tāda liela tīkla, un šis tīkls strādā savstarpēji. Tātad pēc mūsu vibrācijas mēs piesaistam attiecīgi pie šī tīkla attiecīgus cilvēkus, attiecīgus notikumus savā dzīvē. Un, protams, ja mums ir sliktāki šie notikumi, tad mēs pievelkam zemāka vibrācija, pievelkam atkal attiecīgi zemākus šos cilvēkus, notikumus, ja, negadījumus. Toties, tad, kad mēs sājam šādi kopā un paceļam savu enerģētiku, paceļam savu vibrāciju, tad līdz ar to attiecīgi mēs piesaistam gan pozitīvus notikumus, gan arī pašus šos cilvēkus. Un līdz ar to mūsu dzīve mainās. Un ar to es gribu pateikt, ka es ļoti priecājos, kad mums atkal ir šī 21 diena gaismā. Bet, kas attiecās uz manām nodarbībām, tad es mīļi visus aicinu, jo, kā jūs zinat, es ļoti intensīvi strādāju ar runām, un es zinu, ka ļoti daudz ir piedalījušies un ir bijuši kopā ar manīm. Taču šīs te nodarbības būs nedaudz savādākas, jo šeit mēs strādāsim labojot mūsu smalkos enerģētiskos kanālus ar runu palīdzību. Jo parasti dzīvē, lūk, arī notiek attiecīgi, kā es jums iepriekš teicu, attiecīgi mūsu vibrācijai, vai nu mūsu kaut kādas negatīvās domas, darbības, nobloķē mūsu enerģētiskos kanālus. Un, protams, tiek nobloķēti galvenie enerģētiskie centri, tās ir šīs te čakras, un jo šajās te čakrās enerģētika plūsta vai nu ļoti aktīva vai pasīva. Notiek tā, ka tur, kur mums jau sāk veidoties kaut kādi enerģētiskie caurumi, tad enerģija pa šiem caurumiem izplūst laukā, un mēs neizjūtam dzīvē, liekas, ka mums ir kaut kas apstājies. Un līdz ar to apstājušies kaut kādi mūsu dzīves notikumi, vai arī šī enerģija neaiziet līdz kaut kādam konkrētam mūsu iekšējam orgānam. Un mēs iziesim katru mūsu svarīgāko centru, katru čakru, sākot no 1. līdz 7. un paskatīsimies, ar kādiem iekšējiem orgāniem, ar kādiem notikumiem ir saistīta saistīts šis mūsu centrs, un sāksim caur runām, caur runu enerģētiku, mēs sakārtosim mūsu šo iekšējo centra enerģētiku, mūsu iekšējos orgānus. Un šīs būs runiskās meditācijas, jo es sapratu, ka tad, kad cilvēks ir meditatīvā stāvoklī, tad šīs runas strādā daudz aktīvāk.
Bet es gribu pateikt visiem tiem, kas domā, kad mēs sāksim mācīties atkal rūnas, tad man ir jābeidina. Nē, mēs rūnas nemācīsimies. Tie, kas grib mācīties rūnas, ir iespēja ieiet iekšā šajā pašā fóruma mājaslapā un iegādāties rūniskā dziedniecība, kur var apgūt tieši katru šo te rūnu. Bet mēs jau pielietosim visas šīs rūniskās formulas, rūniskos sastāvus enerģētiskajā tīrīšanā. Par piemēru, lai jūs saprotat, bieži vien mūsu pirmais enerģētiskais centrs var būt traucēts arī kaut kādu mūsu senču, mūsu dzimtu, teiksim, nolādējuma lāsta dēļ, kurš paudzēs iet uz priekšu, jo pirmais centrs, tas atbild par stabilitāti. Tās ir, lūk, šīs te kājas, ja, kas stāv, kas balstās, ja, un šeit mēs, lūk, arī izskatīsim visus šos te centrus, visus, kā mēs paši varam radīt šo centru bojājumus, enerģētiskos sasprostojumus. Un mēs tieši ar rūnām, ar rūnisko meditāciju to visu izlabosim. Tā kā, aicinu uz savām nodarbībām. Nu ko, došu vārdu arī nākošajiem pasniedzējiem un, protams, lai jums jauka šī diena un tiekamies atkal vakarā 22. Atkal saslēdzamies, lai atkal būtu spēcīgāki. Paldies, atā! Ir ok. Nu, lūk, tātad es ceru, ka arī Inga jums ir ieinteresējusi ar savu nodarbību ciklu. Un jūs būsiet ar mums kopā visu gan septembri, gan oktobri, gan novembri, gan decembri, un, protams, kopā ar Ingu Gromovu. Tā, un tagad mēs dodamies nekur tālu, tepatās man blakus. Nekur tālu, tepatās man blakus ir arī fantastiska dzīves elpas pasniedzēja. Un es ceru, ka jūs esat viena liela daļa jau viņas fani. Un mums septembrī beidzās vienkārši fantastisks 5 mēnešu lielais mega kurss, ko Maira Gutmane izveidoja, balstoties no zināšanām, ko viņa ir ieguvusi, mācoties pie Joe Dispenzas. Un mazajā telpai oktobra mēnesī mēs būsim uztaisījuši klubiņu, un savukārt ar novembri sāksies atkal jauns nodarbību cikls. Un tātad par to, kas tad oktobrī ir Mairai padomā un kas būs šajā te klubiņā, es jums lūkšu tūliņās pastāstīt Mairai, jo Maira ir man tepatās blakus, un tā tiešām ir fantastiska iespēja, tā tiešām ir neatsverama vērtība kaut vienu dienu būt kopā ar Mairu Gutmane dzīvajā. Tāpēc es esmu ļoti, ļoti pateicīga par šo iespēju, par šo tikšanos, un es ceru, ka jūs arī ar Mairu Gutmane tiksieties nevienreiz vien dzīvajā un, protams, arī mūsu dzīves elpas webināros. Tātad dodam vārdu Mairai. Sveiki, sveiki, neticat uzrakstam, bet ticat tam, ko redzat. Nu, protams, jāsāk ar labvakar, ģeniālie, superīgie, fantastiskie ģēniji. Man milzīgs prieks atkal ar jums tikties, un tas ir interesanti un neparasti to darīt no Evas sēžamvietas. Tas ir kaut kas fantastisks un interesants. Un es ļoti ceru, ka jūs visi man esat 21. dienā, un šīs enerģijas jūs sajūtat, kas plūst pie jums no šīs burvīgās zemes, no šiem burvīgajiem cilvēkiem, starp kuriem es esmu, un varu baudīt to, kur es esmu.
Lūk, kas attiec uz manām nodarbībām, bet vēl pirms nodarbībām es gribu pateikt, es pieļauju, ka lielākā daļa no jums ir 21. dienā projektā. Un es gribu aicināt jūs ieskatīties fórumā. Es ieliku tur nelielu piezīmi un linku uz pastaigu meditāciju, jo es secināju, konstatēju, ka tad, kad es devos šorīt pastaigu meditācijā, es sajūtu, cik tas ir efektīvi. Paldies, Ingūna. Cik tas ir efektīvi, jo mēs bijām kopā daudz cilvēki, un tajā brīdī, kad es sajūtu meditācijas laikā šo saplūsmi, šo saslēgumu, tad bija sajūta, ka man ir jādod arī tiem, kas ir 21. dienā, iespēja pabūt šajās enerģijās. Tāpēc droši dodies uz fórumu, droši izmanto iespēju ierakstīt šo meditāciju un doties kopā ar mums saulēktā šajā pastaigu meditācijā. Un līdz ar to mēs būsim ne tikai 10. vakarā kopā, mēs būsim kopā arī saulēkta meditācijā. Pastaigājoties. Lūk, tā kā jums viena skaista iespēja un tāds burkāniņš, lai jūs gribētu doties uz fórumu un pieregistrēties un paskatīties šo meditāciju, ierakstīt un doties kopā ar mums. Lūk, un tad jums būs arī tā kā vairāk skaidrs, kas ir Joe Dispenza, jo šī meditācija ir veidota pēc viņa principiem. Kas vēl nav bijis kursā, kas nav dzirdējis par to, ko es stāstu kursā. Lūk, bet ir palikušas mums 2 nodarbības. Garajā 22 nodarbību ciklā, kas tiešām jau acīm redzamais neticamais tūlīt nobeigsies septembra beigās. Un tiem, kas ir man kursā, es gribu pateikt, ka 27. septembra nodarbība ir pārcelt uz 29. septembrī, jo 27. es atgriežos un es gribu tomēr, lai šī pēdējā nodarbība mums ir tāda skaista, jo tēma mums ir dievišķuma atklāšana sevī. Tā kā laipni aicināti, kam vēl ir vēlme un interesē pabaudīt šīs nodarbības, vēl ir iespēja pievienoties. Lūk, bet oktobrī maza attelpa man pēc garā cikla un būs klubiņa nodarbība viena. Tas nozīmē, ka visi, kas man pagājušajā gadā šo kursu klausījās, visi, kas klausījās šogad šo kursu, vai tie, kas tāpat ir bijuši klubiņā, droši. Un arī tie, kas nav bijuši klubiņā un nav klausījušies kursu, var droši doties uz šo nodarbību, jo klubiņš mums būs kā jau klubiņš. Tur būs atkal reālie piemēri par to, kā Dispenza studenti, reāli cilvēki dziedina sevi no visdažādākajām, tā skaitā nedziedināmām slimībām, lai šie piemēri kļūtu jums par iedvesmas pērlēm. Saprotot, ja viņš var, es arī varu, un visu es varu. To mēs šajā kursā jau, es domāju, esam sekmīgi apguvuši. Tur būs... Mēs turpināsim runāt. Ļoti interesants tēmas būs klubiņā. Mēs turpināsim runāt par prāta neierobežotajām spējām. Lai ar katru soli jūs arvien vairāk un vairāk saprastu, ka tas ir mans prāts, tavs prāts, kas rada visu to, kas ir tava realitāte. Un šajā reizē mēs runāsim par skaņu, par vibrāciju, par frekvencēm, saprotot, kas tas ir, kā to ieraudzīt savā dzīvē, kā to sajust. Jo tad, kad mēs sākam kaut kam pievērst uzmanību, mēs patiesībā atveram sevi vairāk. Tas nozīmē to, ka tu caur to, ko tu izdzirdēsi nodarbībā, sapratīsi, ka tava mana cilvēka spēja fiksēt vibrācijas ir ierobežotas tikai tāpēc, ka mēs tā domājam, ka viņas ir ierobežotas. Patiesībā mēs varam daudz vairāk. Un ejot caur šīm zināšanām šai sapratnē, mēs atklāsim, ka es varu uztvert vairāk, es varu sadzirdēt vairāk. Un tam ir pamatojums, tam ir būtisks pamatojums, ko arī mēs apskatīsim. Kāpēc var atvērt vairāk, kāpēc var sevi atvērt vairāk tam, lai saredzētu, lai sadzirdētu, lai sajustu,
lai uzņemtu, lai pieņemtu, lai saprostu. Tas viss ir absolūti iespējams. Lūk, tas ir tas, ar ko mēs nodarbosimies klubiņā. Droši vien arī pameditēsim. Un visticamākais es varu apsolīt, ka nodarbība noteikti būs 2 stundas vismaz gara, jo man pēdējā laikā neizdodas īsākas viņas paveikt. Nu, lūk, ģeniālie ģēniji. Ar to arī es šovakar beigšu, atvadīšos no jums un vēlot visu saulaināko, visu skaistāko saņemt, ko mēs šeit jums sūtam no saulainās, siltās, fantastiskās zemes, kurā man ir liela pateicība Evai, ka man ir iespēja tajā pabūt un baudīt to. Tas ir interesanti salīdzināt šīs enerģijas, kādas ir visu to, ko es daru, darot Latvijā, un visu to darīt arī šeit. Tas ir ļoti interesanti un fantastisks piedzīvojums. Tā kā es ceru, ka jūs šīs enerģijas šovakar noteikti sajūtāt no mums visām. Un es no jums atvedos un uz tikšanos vai nu rītvakar, vai nu 29. septembrī, vai nu tad klubiņā. Vai jums visiem skaisti, superīgi un fantastiski. Laimīgi. Tā. Nu, kā jums patīk šī mūsu operatīvā mainīšanās un pieslēgšanās? Jā, mēs ilgi domājām, mēs no sākuma gribējām kaut kur pie jūras un tā, lai būtu vēl tāds akšens. Bet, nu, šeit ļoti ātri paliek tumšs un atkal tad mēs mazliet baidījāmies par blakus trokšņiem un efektiem. Tā kā, nu, palikām pagaidām pie manis un es ceru, ka galvenais jau tas, ko pasniedzēji grib jums nodot. Ja jūs to uztvērāt, sajūtāt un jūs tas ieinteresēja, tad, nu, protams, mēs būsim ļoti priecīgi jūs redzēt ar mums kopā arī oktobrī. Ai, super, paldies, Saulitiņa. un savukārt vēl, ko es gribu piebilst, ka oktobrī, protams, ir atkal apaļais galds ar pasniedzējiem, nenokavējiet, nu, kā es teicu, pēc apmēram pāris dienām būs visa programma pieejama mājaslapā. Un vēlreiz paldies acīgajiem klausītājiem par to, ka jūs pamanījāt, ka jūs nekādīgi nevarat piereģistrēties uz dzīves elpas apļo galdu šovakar, un es tiešām laikam nu, ka mēs visi esam tikai un vienīgi cilvēki, jā, un tiešām paldies, un jebkurš jūsu ieteikums, ja kaut kāda mūsu varbūt tās neuzmanības kļūda vai kas, ja jūs mums par to pasakat un uzrakstat, tas ir vienkārši fantastiski, jo mēs jau daļu jums strādājam, un tādā veidā mēs kopīgi veidojam šo te enerģiju, kas ir gan dzīves elpā, gan jūsu dzīvēs, un tāpēc tiešām paldies visiem, kas bija tik aktīgi un manīgi un rakstīja, ka nekādīgi nevar pieteikties. Mēs gribam, bet netiekam. Nu, lūk tā, bet viss notiek tā, kā tam jānotiek, un viss ir kārtībā, un šokar mēs esam kopā ar jums. Tā kā, ja arī nākošajā mēnesī apaļais galds ir pirmdienā, un tiekamies mēs un stāstīsim par to, kas ir novembrī un tuvojās gada beigas, un mums ir atkal padomā daudz interesantas lietas. Un, protams, mēs joprojām ar jums esam šajās 21 dienās gaismā, un manuprāt, vismaz tas, kas notiek ar mums, mēs vienkārši varbūt tās šajā reizē netik daudz spējam ieiet formā un par to visu pastāstīt, jo nu, mums ir tā, ka mums tā kā mazliet 24 stundas ir par maz šobrīd, jo mēs tiešām cenšamies strādāt ar sevi, mēs mācamies viens no otra, un mēs arī baudam vidi un braucam un skatāmies un apgūstam jaunas lietas, jaunas enerģijas, lai vēl vairāk varētu strādāt ar jums, un tā sajūta ir tāda, kā jau es teicu nodarbības sākumā, ka mums šīs 21 dienas nav tikai pieslēgšanās šajos 10 vakarā. Man liekas, ka mēs šajā enerģijā dzīvojam visu caur dienu. Tā kā mēs arī ar jums kopā, tie, kas ir 21 dienu gaismā, mēs ar jums esam visu šo laiku. Visu šo laiku, neatējot, kā zeka no kases. Nu, lūk, un tad vēl noteikti esiet ar mums kopā mūsu lieliskajos atratumos arī oktobrī. Un oktobra tēma mums ir apzināties savu augstāko inteliģenci sevī. Tātad, kā jau es nodarbības sākumā teicu, mēs runāsim par
par šo te savu, par mūsu katra šo te iekšējo spēku, kurš ir mūsos un kurš mums ir tikai jāmāk uzticēties sev, jāmāk ieklausīties sevī. Un, protams, vēl mums ir septembrī nodarbības gan rītvakar, gan parītvakar ar Ivo Pūriņu kopā, gan ceturtdien ar Beatas Proģi-Kazlausku un piekdien ir pirmā nodarbība maksas pie Ingas Gromovas, tā kā arī nepalaidiet garām šīs te iespējas, un septembra lieliski atradumi būs pavisam savādāki, tāpēc noteikti jau tagad reģistrēties uz septembra lieliskajiem atradumiem, jo tie tik tiešām būs savādāki un tie būs uz šīs 21 dienas enerģijas viļņa. Tā kā esiet kopā ar mums arī vēl septembrī. Un, protams, es saku, mēs jūs gaidām oktobrī un domājam par to, kā jūs vēl vairāk pārsteigt un iepriecināt šim te fantastiskajam 2016. gadam nobeidoties, ja izskanot tā varētu teikt. Tā kā es jums visiem gribu šovakar teikt lielu paldies par to, ka jūs bijāt kopā ar mums. Paldies mīļiem pasniedzējiem, un es ceru, ka pasniedzēji, kas šobrīd palika Latvijā, un arī varbūt, kad arī dzīvesvaldes klausītāji, varbūt pēc pavisam neilga laika mēs atkal tiksimies kādā dzīves elpas retrītā uz zemes, kādā jaukā pasaules malā, un varbūt tā būs Latvija, varbūt tā būs kāda cita zeme. Tā kā esiet kopā ar mums un ne tikai mācamies un pilnveidojam sevi, bet tik tiešām baudam dzīvi un pats galvenais sajūtam, novērtējam to, ka mēs to esam pelnījuši. Ka viss tas, kas vien ir iespējams šajā pasaulē, tas viss ir mūsu, tas viss ir mūsu iespējas, tas viss ir mūsu pašu rokās, un nelieciet nekādus rāmus, nelieciet nekādus ierobežojumus, esiet, dzīvojiet, mīliet sevi un viss būs kārtībā. Paldies jums visiem par jaukiem novēlējumiem, un ja ir jautājumi, tad droši rakstiet mums uz dzīves elpu, centīšos cik vien ātri atbildēt, jo tiešām mūsu diena sākās šobrīd jau 5:30 un beidzās vēl vakarā, un viņa nav tikai tāda vienkārša diena, viņa ir ļoti aktīva un piesātināta diena, tā kā bet vienalga mēs centīsimies būt ar jums kopā. Vai paldies, Ivo! Man arī, un īstenībā ar katru dienu satiekot un uzrunājot cilvēkus, iepazīstoties ar cilvēkiem, kas ir pie tevis mācījušies, manī ieplūst kaut kāda fantastiska sajūta, ka es esmu vienkārši tiešām pateicīga par to, ka arī es esmu satikusies ar Ivo Pūriņu un ar šo te fantastisko informāciju, ko šis cilvēks nes, un ka mēs kopīgi varam to visu nodot jums, mīļie klausītāji. Tā kā vēlreiz paldies jums visiem. Paldies, mēs visi jūs ļoti, ļoti mīlam un uz tikšanos jau webināros. Labvakar, rovakar. Atā visiem!